ir pievienojusies memorandam. Un tieši tāpēc mūs ļoti, tāpat kā daudz pārsteidz viss, kas notiek ar šo dokumentu. Un šodien atnākot uz šejieni, mīļie klātesošie, cienījamā padomu, arī nav laiks padomāt par to, ka šodien patērētais laiks un pasākums kopumā ir jāatzīst par pilsoniskās imitācijas paraugstundu. Kā saziņas speciālists es piekrītu Īpiķis kundzei, ka internets un e-pasts ir visneefektīvākie līdzekļi. Krievīna kungs piedāvā, jūs varat klausīties. Ziniet, Krievīna kungs, tas man mazliet atgādina Domburu un Streiču un pārējos Domburus tos šovus visus, kuros cilvēki sēž pie radioaparātiem, klausās un lamā viens otru, ka kaut kas nav izdarīts. Šeit jūs saprotiet, ja mums valsts ir politizēta līdz tādai pakāpei, ka mums valdības sastāvdās pēc politiskā partiju principa, PKC veidojās pēc politiskā partiju principa, te ir jautājums ļoti nopietns. Kā mēs vispār varam pie šī dokumenta strādāt? Un pirmais ir arī padomēji dažas lietas jūsu dārziņā. Cienījamā padome, kad mēs apskatāmies šo sarakstu, šos 32 apstiprinātos cilvēkus. Kāpēc tad neviens nevērsās pie sabiedriskām organizācijām? Mēs šajā šausmīgi 4 dienu laikā, kad saņēmām šo e-pastu, nevarējām izspriest visu dokumentus. Mums pateikšu tikai dažas atzīmes. Mēs jautājām skolām, vai jūs pazīstat cilvēku, prasījām augstskolām, kurš šeit atbildēs par izglītību. Neviens šo cilvēku nepazīst. Mēs CV nevaram atrast vispār viņa devumu, organizatoriski sabiedrību, kā nozīmīgi izglītības jomā. Nākošais jautājums. Kāpēc tad, kad mēs virzījām šos 3 pārstāvus, jūs e-pastā neprasījāt mums padomu, kurus 3? Jo jūs saprotiet, visi cieņi, bet Pilsoniskā alianse, Soros fonds, Eiropas kustība nav vienīgās organizācijas, kuras varētu aizstāvēt nacionālas valsts intereses. Tur ir jāizmanto e-pasts. Lūdzu, atsūtiet, ko jūs vēlētos redzēt. Padomē, tur. Jums mēs aizsūtīsim savus labākos. Jo redziet, tam nevajag laiku. Mēs organizācijās sabiedriskās ļoti labi zinām savus aktīvos cilvēkus. Bet, kad jūs liekat priekšā steigā, pavirši, nenopietni, izstrādāt dokumentu, visa cieņa Krievīna kungam, viņš atbild uz e-pastiem arī mums, bet tā taču ir atrakstīšanās, būsim godīgi. Tās ir vispārējas frāzes. Šodienas ziņojums, 25 minūtes. Jūs ziniet, es biju gatavs viņam jautāt jautājumus uzreiz, jo es to visu zinu. To es izlasīju tajā dokumentā, ko jūs mums atsūtījāt. Brīnišķīga lieta ir e-pasts. Mēs varam pārsūtīt dokumentus un viņus izlasīt. Šeit mēs esam sanākuši, lai diskutētu, nevis klausītos vēlreiz to pašu ar amerikānisku EAO, ja to nelietot, Krievīna kungs, jūs iekļaut uz 20 minūtēs, mans jums ieteikums. Un beigās, jūs saprotiet, mēs nebūsim neko atrisināt. Konstrukcija ir tā, ka padomēji ir steidzīgi jāpārdomā, kā viņas sadarbosies ar memorandu parakstījušām organizācijām un, kā Rasmu Pīpi teica, ar neparakstījušām organizācijām. Jums ir jāsaprot, ka steigā var uzfabricēt dokumentu 2 nedēļās. Sabiedriskas organizācija, ja jūs man atsūtat dokumentus, jums izstāstīšu, jūs neziniet, 54 skolotāju asociācijas. Tajā brīdī mēs pārsūtam e-pastu 54 skolotāju asociācijām. Viņas visi saka, 2 nedēļas ir minimums, lai viņas sasauktu savus cilvēkus un to apspriest. Paldies, godātājs, šis tiešām ir ļoti labs priekšlikums. To mēs iekļausim darba plānā. Kā memoranda padomas uzdevums, kā mēs sadarbojamies ar tām instrukcijām, kas nav par un nākošais nedēļa ir vajadzīga, lai mēs tos 54 viedokļus apkopot un jums iesniegt kaut ko konstruktīvu. Tad būs konstruktīvs darbs. Paldies, daži precizējumi. PKC netika izveidosies politiskā principa. Konkursu komisiju vadīju es, un konkursu komisijā nebija neviens politisks kaut kāds politiķis, neviens politiķis bija profesionāli, tikai profesionāli. Tas ir viens. Otrkārt par to, ka memoranda padome nekonsultējās ne ar vienu, izvirzot savus pārstāvus šajā vadības grupā. Tā nav taisnība. Varbūt Gunts Brēman mums pastāstīt, kā mēs šo darījām. Izvirzot pārstāvus, mēs visiem memoranda parakstītājiem nosūtījām e-pastu, lūdzām nominēt cilvēkus, kurš šīs organizācijas redz kā savus pārstāvjus, tad par tiem cilvēkiem, par kuriem bija visvairāk šīs
balsis, tad tie arī tika izvirzīti. Pie tam šī izvirzīšana notika divās kārtās, jo pirmajā kārtā 2 pārstāvji saņēma vienādu balsu skaitu, un tad tālāk mums nācās vēlreiz balsot. Jā, bet tas, ko kolēģis minēja, acīm redzot, problēma pastāv, un to mēs iekļausim darba plānā, mēs nevaram nereaģēt uz šo sašutumu un pārmetumu. Labi, kolēģi, mēs veltīšu šim jautājumam 40 minūtes. Paldies Krieviju kungam. Domāju, ka šo prezentāciju mēs noteikti nosūtīsim arī ieliksim mājaslapā, lai visiem tā būtu pieejama. Un tad, kā jau Krieviju kungs minēja, viņš ir atvērts diskusijām, un kurš var griezties pie Krieviju kunga, ir kāds vēl precizējumi priekšlikums par darba procesu.